Un lauksarā darba daudz, Auģiks ir iekšā garāžā. Mēģinās šito visu pannu apakšā jau sataisīt, jo redzat, šitas ir atnācis vaļā ar visiem maniem lauksarā darbiem. Un apskatās, visi nolauz. Es gribu ēst. Tas būs jautri. Nu ko, Auģikam nedeg tuvie gaišmi. Tagad mūsu mehāniķis mēģina atrast mistisko skrūvi, ko es teicu, ka 4. bet es nezinu, vispār tā 4. ir, jo, kad pats skrūvē, tu jau saproti. Viena dziļā. Tā kā tā, nomanīsim tuvos te, nomanīsim tuvos tur, un tā būs bumpero. Es jums neparādīju, bet, Auģikam ir tā, ka te, kaut kur vēl bija, un tad tā dziļā izņēma ārā, nomanīs puldzi strādā, un šitā te tagad, kurš no tā savās es biju saremontējis šito brīnumu, bet viņš nonācis nos, un tad būs viņa pārlot. Bet šito mēs te reizē, kā mēs viņu remontējām, knievām nagliņas un kausējām iekšā ar karsto. Tas ir tik smieklīgi. Tagad jau reāli profesionālāk viss būs. Jā, profesionāli aparāti, ko kausēja jau visus traktoriepiņus, visu pārējā. Tā kā viss notiek. Nu ko? Un ko viens lukturīts ir? Protams, tā augstumu noregulēt es nezinu. Ja kādam šoferim traucēs, sorry. Nu tā, lukturīts izņemts. Viss notiek. Tagad visu pārējā nomainīs. Tuk. Nu paskatās. Šitas ir bišķiņ kā vecai mašīnai pačikarēts un neredzat jūs neviens, bet apskatās. Hejā, mums ir tuvās gaismās. Čuk. Un tā, lukturīts ir vietā, bet, kā jau sistēma mašīnai, tie kaut kas nesapas, bet, lukturīši ir, viss strādā. Tagad mēģināsim pieķerties tām augšām bumperiem. Tas būs fān! Un tā, tagad to nevis lausto siržu dziesmu, bet lausto bumperu dziesmu, noņems miglnieku. Un tad te skrūvīt, tur skrūvīt, un tad vam bumpero būs nost. Un tā, tā kaut kā, bumperi tikai pataisīja vaļā, bet, jā, te jāņem viss nost, domāju, apuši apliku vairs noņemt nost, bet beigās vienkārši sakausēs, ko var sakausēt, un tad sataisīs šuvītes, redzēsim, kā tā šuvīs vismaz stilīgi izskatās, bet, redzēsim. Nu tā, kur apskatās, notiena stīgas un spēlē ģitāru. Apsties, cik daudz, lai sarāpītu bumperu. Un tā ir šitā daļiņa, tā kā te izstās viss ok. Nu ko, turpinām sekos. Tā kausējās iekšā. Yeah, boy. Nu ko, šajā te nav kā profesionālā servisā, bet darbiņš tik padarīts. Hejā. Nu ko, bampuška ir. Te ir skaviņām pārpūta krāsiņu. Te ir plāksterīši, kā vecmēstars mācīja. Te arī ir plāksterīši, tā kā, vismaz bumpers smukāk turās. Tagad šito ilgsim iekšā un šitā puse būs. Vai ne, Kristiāna? Jā. Nu, redz, cik skaisti. Tas ir, vietā ir. Un tagad tā pusīte. Nu ko, tas ir. Tagad vēl maliņa jāpieliek. Nu ko? Hejā! Nu tā, mans Kedvards Raziņš teiktu vecais Audi vai sudraba spainis sauc kā gribi, bet bumpers sataisīts, lampiņas nomainītas, vēl kaut ko bišķo piekrāsos. Tā kā tā, bet es arī gaidu, kad atnāks slīpējumais uz kompresoru, uz gaisiņu. Tā kā tad arī pamācīsies slīpēt un špaktēt un krāsot. Tā kā tā, vēl viens piedzīvojums lauku sētā.